No rīta, sevišķi, ja ir ziemas laiks un ja darbi ir nogurdinājuši, ļoti negribās no rīta celties. Un visnepareizākais, ko var izdarīt, ir no rīta piecelties šādi te, skatoties pulkstenī, kad viņš jau ir stipri pāri. Pareizi celties cilvēkam vajadzētu šādi te, kad salda miega vispirms ir tīri. Iepādīgi izskaitīties, kā vien ķermenis var izdarīt visos iespējamos veidos. Nav nekā pareizi vai nepareizi. Visādi, lai mugura, gurni pamožās. Tā no visas sirds, tā kā kaķis to dara pavasarī. Pēc šī vingrinājuma būtu pareizi izpildīt dažus elpošanas vingrinājumus. Kājas pacelt pie sevīm augšā, elpot dziļi. Ievalkot un izpūšot vēdru, lai visa gramošanas sistēma arī pamožās. Pēc šī vingrinājuma apņem ceļgalus ar abām divām rokām un viņus saburināt. Visos iespējamos veidos. Vienu, otru ir ļoti būtiski, lai pamožās mugurkauls. Šādi te paridināties. Pēdējā fāze, kas ir jādara pirms kāpšanas no gultas ārā, ir vairākas reizes jāieelpo un jāizelpo, un viss tas jādara skaņu. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai cilvēku emocijas atnāktu visas mājās, jo ļoti brīnišķīgi, ja visi ir mājās. Un pēc šāda vingrinājuma var doties uz darbiem. Ir moži, vēl mēs varam sabērzēt ausis. Ausis tieši tāpat kā kāju pēdas, ja plauksta, ietver pilnīgi visas asinsrites meridiānus un ja ausis ir sērtas no rīta, tad cilvēks var nedzert kafiju un droši doties uz tīkamu darbu. Vēlams tieši uz tīkamu. Paldies!